Sveiks, sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji! Šajā epizodē Pieķers sportojot komanda atskatīsies uz kādu Latvijā ļoti ilgi gaidītu notikumu ziemas sporta pasaulē. Pēc tam noskaidrosim, ko latvietim nozīmē izaicināt sporta pasauli ārvalstīs. Tad atgriezīsimies tepat Latvijā, kur izmēģināsim kādu ļoti jaunu un inovatīvu sporta veidu. Kas pieejams tepatās? Aiziet, mēs esam gatavi! 2016. gada triatlona sezona, acīm redzot, ir iesākusies veiksmīgi. Tomēr ziemas triatlona posms un Latvijas čempionāts ir noticis. Nu jā, tā var teikt, pateicoties laika apstākļiem, kur tomēr mūs paludināja, tomēr šo čempionātu ir iespējams izveikt, jā, un arī pateicoties pašvaldībai un organizatoram. Man tiešām prieks, ka tas notiek. Un jau bija šaubas, galvenokārt dēļ laika apstākļiem. Ja pagājušajā gadā dēļ laika apstākļiem nenotika. Jā, bet šoreiz vērojot no malas to dalībnieku pulks, ir tā konkurence kaut kāda izveidojusies? Patiesībā, mums jāsaprot viena. Ziemas triatlons nav un nebūs tik masveidīgs kā skriešana. Nebūs 1000 cilvēku, nekur pasaulē tā nav. Ja? Šis daudzums, kas ir šodien, tas ir patiesībā vairāk nekā Igauniem bija pirms mēneša. Viņiem pēc tam notika kopā ar Eiropas čempionātu, Igaunijas čempionāts. Ja? Šis ir ļoti patīkami, es varu teikt, pārsteidz man, kad tie cilvēki ir sadzirdējuši, ka ir atbraukuši, un es arī redzu visapkārt pozitīvas emocijas un labas vārdus par organizatoriem, tā kā man kā federācijas vadītājiem prieks par to tiešām. Tad sportisti laikam ir tā izsaukuši pēc tā ziemas triatlona? Jā, tas jau kādam varbūt ir tā kā bišķi piedzīvojums, ja, un vienai daļai, protams, tas ir pārbaudīt sevi vai varu joprojām, un kādam atkal ir mērķis izcīnīt to vietu, un jā, patīkami tas ir patīkami. Latvijas čempions ziemas triatlonā. Acīm redzot, ja jau ir izcīnīta pirmā vieta, tad ir gandarījums par paveikto rezultātu. Jā, gandarījums, protams, nenoliedzami, jo īpaši tāpēc, ka sākumā skrienot likās, ka nemaz tik vienkārši nebūs. Bija, man liekas, nemaldos, kāds 3., 4. Un tad ritenī iznāca noķert tos priekšā skrējējus un braucējus. Jā, un tad beigās slēpošanā noturēja. Tā kā esmu ļoti apmierināts. Vai čempions ir spēcīgs visās disciplīnās, gan skriešanā, gan velo, gan distanču slēpošanā? Jāsaka tā, ka gadus, 5, 6 atpakaļ es biju ļoti augstā formā un arī startēju Eiropas čempionātos, arī ziemas triatlonā, tā skaitā. Tā kā tas līmenis, ja tā kopā ņemot, ir bijis augsts, un viņš acīm redzot ir saglabājies. Un tā bāze jau viņam paliek, un višķiņ, ja tu mēģini viņu vēl uzturēt, tad, ja tā konkurence tomēr nav tik spēcīga, tad redz, kā beigās var izvilkt. Tā. Jā, vai tā ārā pa logu raugoties, tā ziema ar vienu atkāpās, bet tomēr beigās noturējās. Vai gribējās to ziemas triatlonu tomēr Latvijā izdarīt un paveikt? Protams, ka gribējās. Bija jau doma, ka būs tas nedēļa vai 2 atpakaļ. Tas strauji nokus. Bet arī līdz ar to slēpot nesanāca. Bet atkal bišķiņ tikai pussniega un noturējās. Tas prieks arī, ka viņš tas triatlons tomēr bija ziemas. Pagājušajā gadā vispār nenotika, pat tik sniegs galīgi nebija. Šogad izdevās. Cerams, ka tā ziema atkal atgriezīsies un būs vairāk. Tad arī dalībnieki būs vairāk, jo daudz es pieļauju, ka nepiedalās, tāpēc, ka īsti nesanāca paslēpot. Un, tad atbrauks te uzreiz slēpjām neesmu bijis, un tad līdz ar to arī jutīsies, pīli uz ledus. Jā, teiksim tā, ka tā sezona tā noslēgusies, ziema laikam tiešām tagad jānoliek maliņā un jāgatavojas jau pavasarim, vasarai. Kādi plāni? Lielam jau īstenībā tas ziemas triatlons bija tāds tā kā starposms, jau var teikt, vairāk tā kā Doma, protams, uz vasaras triatlonu. Šogad arī tā Latvijas olimpiāda. Vairāk tā kā uz Latviju. Ārpus Latvijas varbūt kaut kādu veterāņu čempionātu, jo neesmu jau vairs teiksim, tāds jaunietis. Kaut ko startēšu. Vēl tā kā īsti nav nolemts. Redzēs, kā forma būs. Bet šī varētu būt tāda laba bagāža, realizēt arī šos plānus visus. Tas tāds īstenībā maz gandarījums, kad ir kaut kas darīts. Varbūt nav tik daudz darīts, cik varētu darīt.
bet tajā pašā laikā izdevās arī šeit uzvarēt. Līdz ar to ir tāds pozitīvs atspēriens uz tālāko, uz vasaras sezonu. Tā kā būs labi. Bet tad sanāk tā, es no savas pieredzes arī zinu, kad savā laikā biju skrējējis, tad pārgājuši triatlonu. Tad vienu sezonu nostartēju labi skrēju, tad domāju jātrenē peldēšanu, riteņbraukšanu. To skriešanu bišķi atlika malā un līdz ar to tā skriešana arī tas līmenis krita. Tas nozīmē to, ka visi veidi ir vienmērīgi spēcīgi jātrenē. Tas pats arī ziemas triatlonā. Tu nevari daudz slēpot un cerēt, ka uz fizisko tu varēsi paskriet un riteni izbraukt. Tā nebūs. Tas ir tāds tiešām sporta veids, kur viss vienmērīgi jātrenē. Citādi kaut kur tu noteikti izskatīs. Ko čempions kā zelta vārdus varētu pateikt raidījumu pieķert sportoveidu skatītāji, lai viņi atnāk un izmēģina arī savus spēkus ziemas triatlonā vai vasaras triatlonā? Tie zelta vārdi ir vienkārši. Īstenībā gan ziemas triatlonā, gan vasaras triatlonā ir tā saucamās tautas klase, kur pa lielam distanci ir vēl mazāks nekā sporta klasē. Un tur pa lielam niec uz pirkstiem neskatās. Tur atbrauc cilvēki, vienkārši grib pamēģināt. Un vienkārši mierīgi nopeld kaut vai, vasarā, ja mēs runājam vasarā, tad kaut vai brasā nopeld vai uz muguras, ja. Ir diezgan daudz dalībnieku startē, un tur nav ko satraukties. Ja kā domā, ko no malas pateiks, kā izskatīsies, tad tur tā nav. Vienkārši jāatbrauc un jāpamēģina, un tad jau āķis lopā būs, un gribēsies vairāk trenēties un kaut kādus rezultātus parādīt. Tā kā tik uz priekšu nevajag domāt, ka es tur nevarēšu vai ko, ir jāpamēģina. Sporta izaicināšanā kautrībai vietas nav. Nē, galīgi nē. Jāmēģina. Mūsu laikos tas tā kā jāmet pie malas. Tā kā kautrīgi latvieši, tad nevajag par to ieciklēties. Jānāk un jāsporto. Paldies! Un laimīgi tad! Tagad atliek laikam gatavoties jau vasarai pievērsties tādu lielāku uzmanību. Vasarā mums ir daudz sacensības paredzētas. Jūnija, jūlija mēnesī katru nedēļu Latvijā būs kāds triatlons. Pavasarī būs baseina triatlona, duatlona, akvatlona. Tā kā sezona tuvojās un sezona noteikti būs interesanta un bagāta. Ja kāds no raidījuma pieķert sportoveidu skatītājiem izlems piedalīties triatlonā, vismaz kādā no etapiem, kur meklēt to informāciju? Pirmkārt jau mājaslapā ir informācija par visām sacensībām. Šobrīd varbūt visi nolikumi vēl nav atvērti un pieteikšanās, bet tas notiks tuvākajā laikā. Mums Latvijas triatlonā sistēma ir tāda, ka visas sacensības notiek visām vecuma grupām. Tas ir gan bērniem no 9–8 gadu vecuma, gan veterāniem, gan arī tā saucamajā iesācēju klasē, kur principā jebkurš var piedalīties jebkurā no triatlona sacensībām, kas notiks Latvijā. Tātad informācija jāmeklē Latvijas Triatlona federācijas mājaslapā. Triatlons LV. Un par to fizisko sagatavotības līmeni. Tam ir liela nozīme. Skatoties, ja jūs gribat izcīnīt augstas vietas, tad, protams, ka ir liela nozīme. Ja jūs gribat sevi pārbaudīt, tad pārbaudiet, jo piedalīšanās prieka pēc arī ir labs rezultāts tiem, kas ar tādu mērķi piedalās. Tā kā, protams, ir jāprot peldēt, lai piedalītos triatlonā. Tas ir nenoliedzami, jo ūdenī līdz iekšā, kur dziļums ir pietiekami dziļš, ir jāprot peldēt. To nevar darīt bez tā. Protams, ir jābūt braukšam velosipēdi, bet to, es domāju, mēs katrs, jau gandrīz vai katrs fiziski aktīvs cilvēks to dara. Tā kā, protams, kad sagatavojoties, ir triatlonā ļoti daudz dažādu knifi un ļoti daudz dažādas nianses. Jo, izpeldot ārā no ūdens, kad jūs peldat guļas stāvoklī un pēkšņi piecelties kājās, gadās, ka nevar atrast savu velosipēdu miksa zonā. Cilvēki sāk braukt un nesaprot, kas tā notiek, jo izrādās minās pedāļi savādāk. Vai pēc riteņbraukšanas izrādās, ka kājas neklausa, jo paskiet kaut kā liekas jocīgi. Tas viss ir jātrenē, protams, lai sasniegtu augstu rezultātu. Bet vēlreiz uzsveru savu prieku pēc, lai pamēģinātu, to var darīt jebkurš. Ja māk braukt ar velosipēdu, paskriet nedaudz, izturība ir, un peldēt jāmāk, un tad piedzīvojumi garantēti triatlonā. Lai veids!